Nu tā, gada nogale parasti nāk ar kaut kādām arī savā ziņā noslēdzošām lietām, un viena no noslēdzošajām lietām šajā gadā ir arī noslēdzošā podkāsta Atver muti epizode. Šodien pie manis būs vienkārši maģisks viesis, kurš pēc mirklīša arī visai maģiski parādīsies šajā automašīnā. Un tas būs neviens cits kā Dons. Bet ar kādu automašīnu mēs taču viņu savāksim? Tas arī noteikti ir svarīgi. Milzīgs paldies mūsu atbalstītājiem Volkswagen, kuri par šo arī parūpējas, lai mēs pirmām kārtām varētu viesi eleganti nogādāt līdz mūsu filmēšanas vietai. Mašīna Volkswagen Tayron Airline. Šī mašīna ir vienkārši elegances paraugstunda, ja to tā var teikt. Jau sākot ar sporta beņķiem un noslēdzot ar plug-in hibrīd sistēmu. Ko nozīmē plug-in hibrīds? Es nemaz nezināju, ka šādas mašīnas eksistē, bet ir automašīna, kurai tu vari braukt gan ar patēriņu, tikai ar elektrību, un plus tā vēl ir hibrīds. Tātad arī benzīna motors paralēli šim visam. Ideālākais variants un izvēle starp to, ka tu nezini, ko tu īsti vēlies, vai tu gribi elektroauto, vai tu gribi palikt mazliet benzīna galvam. Šis ir vienkārši ideāls variants. 1.5 motors, ļoti daudz zirgspēki, ideāls satiksmei gan ietilpības ziņā, gan arī braukšanai ārpus un pa pilsētu. Vēl viena ļoti inčīga sistēma šai mašīnai ir Park Assist Pro. Un kāpēc Pro? Visdrīzāk tāpēc, ka šo automašīnu tu vari, pirmām kārtām mums jau ir skaidrs, ko nozīmē Park Assist. Tātad viņa pati iebrauc iekšā un noparkojas. Ja? Bet Pro laikam varētu būt tas, ka šī automašīna attālināti var arī izbraukt ārā no tavas vietiņas, kur tu tur esi nostatījis to mašīnu. Man tas jau liekas riktīgs kosmos. Un vēl tāda viena nosacīta jau standarta, bet tāpat laikā ļoti forša lieta ir 360 grādu kamera, kas tavu automobīli nopozicionē visforšākajā bildē, un tu to redzi šādā te apjomā. Ja, un vari noteikti izsekot līdzi visam, kas notiek ap tavu automašīnu, lai tas būtu droši un tāpat laikā arī parocīgi. Tā kā monstrīgs auto, un tūdaļ mēs tiekamies arī ar mūsu viesi Donu. Cik tev pašam sen jau ir tiesības? Gaiz 20 gadus. Vai tā bija viena no tādām svarīgākajām lietām, kas bija jāizdara tajā vecumā, nolikt tiesības? Jā, absolūti. Es jau noliku vēlāk, man liekas, 21 gadu vecumā vai 20 gadu vecumā. Citi jau 18 gados, jā. Tālākā vieta, kur tu esi bijis ar automašīnu? Minhena. Kādu mūziku vislabāk klausīties, lai pie stūres nenāk miegs? Es nezinu, šajā brīdī man pirmais, kas ienāca prātā, gospeļu mūzika. Wow! Gospeļu mūzika. Gospelīts tāds labs, neļauj aizmigt. Par mašīnām runājot, tātad, ja jāizvēlās, labāk elektroauto vai tomēr paliekam pie iekšdedzes dzinēja? Gan. Man ir patika pret elektro un arī pret dīzeļu motoriem. Cik daudz tev sanāk laiku pavadīt, teiksim, savos hobijos? Un kas ir vispār tavi hobiji? Izņemot to, ka mēs zinām, tev patīk ar moci izskriet, tu spēlē golfu, ir varbūt vēl kaut kas, ko cilvēki nezina, ko tu mēdz darīt. Tas ir arī viss. Tas ir arī viss, un pārējais ir, tas laiks ir tik, cik tas ir. Sanāk uzspēlēt golfu vai ēst pagatavošanu. Oho. Tas arī, bet tas tāds retāks jau tagad ir, jau paliek tāds retāks. Ir kaut kas, kas tev ļoti negaršo? Kas man ļoti garšo? Lazaņa. Jā. Tā ir ļoti laba. Vai tev garšo olīvas? Jā. Zilais sirs? Labs ir, jā. Ir garšīgs. Bari ēst. Lakrica? Nē, lakrica nav.
Lakrits nav manējais. Es nosaucu visas lietas, kuras man negaršo. Jā? Jā. Lakrits, tas ir kaut kas. Es starp citu, vienreiz gandrīz iegaršojās lakrits man. Bet es biju ļoti, ļoti izsalts. Varbūt tas ir vienīgais veids, kā iemīlēt lakrits. Es zinu, ka tu esi riktīgs kinomāns. Visu laiku labākā filma. Ja jāizvēlās viena filma, par žanriem vai, labi. Es teikšu, There Will Be Blood. Tā ir jaudīga, bet tāds no romantiskajiem tāds, ja tā gribas raudāt, tā kā man parasti gribas raudāt pie filmām, tad The Notebook. Vai Zaļā jūdz, bet, teiksim, Notebooks ir tāds, ka tur ir tā mīlestība starp un tas trauslums un tas, ka viņu satiek tikai tās dažas sekundes pēc tam tajā dzīves beigās. Kas par mīlestību savstarpējo pareizi un tādu cieņu un iejūtību un mērķtiecību kaut tik uz maz brītiņu. Marlons Brando vai Leonardo DiCaprio? Abi lieliski aktieri. Nevar pateikt, kurš ir... Es droši vien, ka vairāk esmu redzējis DiCaprio filmas kā Marlon. Un tas paņēma tādu, es nezinu, nervu kumostu un arī, savus nervus tur arī atstājām. Vai pašam izdevās kaut ko bērnībā salauzt par to, ko tu neesi stāstījis vēl nevienam? Tādā veidā mēs cepam smadzenes. Tas ir tas, ko es esmu visu bērnību redzējis. Es nezinu, ko lai es vēl citu darītu. Koncerts notiek Arēnā Rīga, bet visi ir aizgājuši uz palādījumu. Bet tu liekas, no šī varētu uztaisīt rakstu? Tu jūties pieņemts tajā brīdī. Nav visu laiku arī jāsēž tajā telefonā, taču ir arī citas lietas, ko darīt. Vieta, kur justies kā mājās? Vieta, kur noņemt maskas un būt sev pašam? Tāds ir podcasts Atver muti. Dāmas un kungi, dārgie skatītāji, esiet sveicināti podkāstā Atver muti. Tie, kas mūs klausās audio versijā, tie, kas mūs skatās video versijā, sveiciens un paldies par kopā būšanu. Mēs esam pietuvojušies gada izskaņai, un gada izskaņā man liekas, ka šis viesis jau pilnīgi noteikti komentārus neprasīs, jā? Bet mums ir patiesi prieks viņu sveicināt vēl jau vairāk arī tā iemesla dēļ, ka, kā aizskatuvēja, mēs noskaidrojām diezgan daudz podkāstos, šis cilvēks nav paviesojies, jā? Kaut kādu iemeslu dēļ, kurus mēs labprāt iztaujāsim, un sveiksim arī viņu šeit pie mums ciemos Miro restorānā, no kurienes tad attiecīgi arī podkāsts Atver muti top. Tas ir mūziķis Dons. Čau! Sveiciens! Kāpēc tā par tiem podkāstiem runājot? Vai vienkārši nav sanācis? Nebija sanācis. Es tikai tā piefiksēju, ka ja Pāļu bazars nav podkāsts, tad šis ir pirmais podkāsts man. Sveiciens, Krivenčī. Kā vispār paiet laiks šobrīd, ņemot vērā to, ka pirmkārt jau notiek gatavošanās noteikti pamazām nākamā gada lielām koncertam, kas ir 15. augusts, un vispār arī līdz šim pēc Eirovīzijas, kas jau arī laiciņu atpakaļ tīri teorētiski tikko izlaižot arī skaņdarbu, kas liek raudāt cilvēkiem, man liekas, tādā vienā skrējienā viss paiet. Jā, darbīgi, darbs iet, un ir ierakst procesu studijā, tad ir paralēli skatuves, skatu jau ir uzzīmēt, uztaisīt, tā kā viss tādā ritējumā iet, es tā nevaru pateikt, kā tas ir tā, tā ir tāda ierasta dienas rutīna. Rutīna? Tāda rutīna, ka tev ir viens mērķis, tev ir, un tu ej tikai tāpēc, celies tikai tāpēc, lai to mērķi piepildītu. Un tā veidojas man dienas rutīna. Šodien, kad mēs ierakstam šo podkāstu, es nezinu, vai tu jau paspēji pamanīt, ņemot vērā to, ka tu esi diezgan liels basketbola fans arī, Dairis Bērtāns ir atvadījies no Valsts vienības. Protams, kā tad es nepamanīšu. Paldies Dairim par to, ko viņš ir darījis, un respekt. Paldies tev, vecīt. Kur tev tāda mīlestība pret basketbolu? Tad man mīļākā spēle vienkārši. Tas tā ir sakrits. Es nezinu, vai tas nāk no tā, ka es biju brocēnos
Un mums tur arī bija hokejs. Hokejs arī man ir ļoti, ļoti mīļš. Absolūti. Bet pats spēlē? Hoķi? Jā. Nu, es kādreiz, cik man bija? Man bija viena Latvijas bērs un Siguldas, divas man bija nūjas. Tad mēs tinām viņus, tad, cik spēlējām uz ezeru un tajā laukumā. Bet es skatījos, kā lielie trenējās. Tas hokejs, tā profesionāli vai tā nopietnāk, absolūti nē. Cik ar salvos slidiņām tur mēs varējām paslidot ar. Tas tikai aizvīt, bet basīts bija gan tāds pirmais, man liekas, pirmais iespējas par basīti bija pirmā spēle Brocēnos hallē un grozs tika nolausts. Tā kā, ja nemaldos, uzvārds basketbolistam bija Meļņiks vai Meļņikovs, kurš vienkārši nolauz grozu. Un es to redzēju, man tas vienkārši palika uz mūžu, kā kaut kas tāds. Pirmais tāds viens no... Es atceros, viena epizode bija tāds liels iespējas. Bija King Kong filmu redzēt un naktī negulēt, jo baidījos, ka King Kongs pieklauvēs pie loga. Un otrs bija kā nolauž šo basītīm grozu un tas stikls vienkārši izšķīst. Wow, iespējīgi. Un tad arī... tad ar to arī basketbols tāds... Tā ieauga sirdī. Futbols? Futbols tā mazāk. Ka pasaules kausa iet un ka mūsu Latvijas izlases spēlē, teiksim, kurš nestījās spēle Wembley's stadionā. Jā. Tad tas tāds vēsturisks brīdis, tāds vēsturisks momentus. Bet tas laiks, cik izsakot līdzi ir sportam, tik ir. Tad jāizvēlās viens, tad es izvēlos basīt. Vai pašam izdevās kaut ko bērnībā salauzt par to, ko tu neesi stāstījis vēl nevienam? Ja tam džekam grozu, ko tu lauzi parasti? Visādas podus mēs gāzām. Kaut kādas, ko laukos, kaut kādas pigors, tur, nezinu, iet kaimiņu ķiršus ēst vai ābols. Nekas, ka pašam tādas ētā auga, tur tādas, tādas visādas muļķības, kā jau bērni, tādas sadara. Tā jau. Skrūvējām daudz mopēdus un motociklus, un tad bija tāds bariņš. Un tad panākt domā, kā atrast dzirksteli. Un tā dzirkstele ir reālā, no indukcijas, ka nāk dzirksteli uz sveces. Uz sveces, jā. Jā, tad ir jāregulē kontaktiņi. Un tas bija tāds populārs mopēdam Rīga. Tāds mīnus. Ka, ja tu viņus atregulēji, izregulēji ārā, viņi nevarēja vairs noķert. Tad bija, tur bija daži brocēnos, kur varēja pieregulēt tā, lai viņš piešķiļās uz pirmo. Pusdienas skrūvēja kontaktiņus un pusdienu brauc. Tur tā mīlestība pret motocikliem? Pret tehniku? Jā. Jā. Tas nebija riteņi no sākuma, pēc tam bija mopēdi un tad bija moči. Manuprāt, ja būtu jāizjauc un jāsaliek pilnīgi viss motors mopēdam Rīga, es to joprojām varētu izdarīt. Man liekas, tas no galvas. Tāds maziņš motoriņš bija, viens cilindrs. Tā kā ļoti ilgi pavadīja laiku. Bet, ja man būtu jāķerās klāt Panonijai vai tur Javai, tas jau sarežģītāk. Ja es vispār daļai stādos šim priekšā. Es zinu, par ko tu runā. Es pats esmu braucis un arī to dzirkstelīti meklējis. Bet izjaukt motoru. Nē, jā, bet jau moči tādi, ka tur jau es pats vairs neķeros klāt, to aizdenu servisu un tur jau neko vairs nezinu. Tikai cik akumulātoru izņemt ārā un uzlādēt. Tavs īstais vārds ir Artūrs Šingrejs. Kad tu esi Dons un kad tu esi Artūrs? Un kā tev vispār pašam ir ar šīs personības dalīšanos? Cik ļoti viens no otra atšķirās? Un kas tu vairāk jūties ikdienā? Teiksim, skaidrs, ka uz skatuves tu esi Dons, bet vai arī ikdienā tu nesā šo personību? Tas... kas dzied uz skatos, droši vien tur arī paliek. Tā ir tāda vieta, kur es jūtos ļoti brīvs.
Jo tādā lielā draugu ballītē, satiekoties kopā un ziedot, tāda ir tā sajūta. Mīlestības pilna vai tur, teiksim, emocionāli uzlādēts un prieks un ilgas vienmuļā maisās tādas. Artūrs savukārt ir tāds ļoti introverts un kluss cilvēks. Viņam daudz nepatīk runāt, viņš vairāk klausās varbūt. Tā. Bet kā kuros brīžos, kāda ballīte iegriežās? Citreiz var arī kādu joku pastāstīt. Bet jā, nu tā kaut kā, es nezinu. Es nezinu, kā lai... Es patiesībā nesaskatu tādas divas personības sevi iekšā. Katrā vienkārši punktā es esmu tikai tajā amploā. Nu, kas ir šķautne manis, kas ir daļa no manis. Es tā nevaru teikt, tas ir tur un tas tur. Es jūtu atšķirības starp izpausmēm, starp kaut kādu tur, nezinu, tur noskaņot. Es pat nezinu, kā to lai pasaka tā latviski. Un arī angliski nezinu. Bet jā, es teiktu, ka Dons ir vienkārši tāds brands jau laikam. Tā ir tā kā tāda iesauka, ja man sauc Eudon vai ko, tas tā kā čau garais vai tur, nezinu, čau īsais. Tad tu biežāk sanāk dzirdi, ka tevi uzrunā kā Dons? Jā. Par Eirovīziju mazliet es gribu parunāt, un tieši sasaistot ar tavu skatuves vārdu Dons, vai Dons pirms Eirovīzijas un Dons tagad? Cik liela atšķirība starp vienu un otru, kas un kā ir mainījies? Jo man liekas, ka Eirovīzija pie manis bija arī parunāties Andrejs Reinis Zītmanis no grupas Suddenlights pirms tam. Un viņš mazliet ieskicēja to atšķirību starp vienu un otru, un pa lielam es arī sajūtu caur viņa to stāstāmo, ka viņš ir, neteiksim, uz 180 grādiem citādāk, tā personība, bet kaut kas tajā visā ir pamainījies, un arī grupas kopējais tāds skatījums uz mūziku, uz nākotni, uz redzējumu kā tādu, ko un kā rīkoties šobrīd. Kā ir tavā gadījumā? Viennozīmīgi izmainījies, tādai gaļas mašīnai izmaloties cauri, tu izmainies. Un tur ir, lai tu saprastu, apmēram kāds 2 mēnešus, tavu diena ir pa 15-10 minūšu tādiem posmiem salikt. Kas ir varbūt kāda stunda, reizēm kāda intervija ilgāk, bet pamatā tā. Ja tu runā nepārtraukti laiku ar internacionālajiem mēdījiem, lielākiem, mazākiem blogeriem, jo mūsu tā politika bija, mēs runājam ar visiem. Un ja mums ir jātiek finālā un izmantojam visu veidu stratēģiju, bet runājam mēs pilnīgi ar visiem un esam vienkārši draudzīgi. Un tas paņēma tādu lielu, es nezinu, nervu kumost un arī, savus nervus tur arī atstājām. Jo tas brīdis, kad vēl pirms mēs zinājām, kad mēs tiekam finālā, es nodziedāju to dziesmu un tā kā es sapratu, ka viss, tagad vairs nav nekas atkarīgs no manis. Nav vairs atkarīgs no intervijām, no sarunām, no zvaniem, un tad vienkārši es vairs nevarēju noturēties. Un arī visas tās emocijas vienkārši sprāga ārā, un es vairs nevarēju padziedāt. Un aizlūz balss beigās, un es vienkārši apraudājos. Un es kā kāpu no skatuves, es vispār tur jau aizgāju tāds. Es tāds diezgan emocionāls tips esmu pa dzīvi tāds. Un kaut kā nekautrējos no tā. Un tāpēc man tajā brīdī bija tāds lūziens. Un tad jau pēc tam sākās ballīt. Jau tad atslāpstam un vienkārši baudam. Tiksim. Netiksim, darījām visu, ko varējām. Un tad pienāca tā kamera, tur bija tāds,
tās kameras staigā. Un it kā ir divas viltus kameras, kas it kā staigā. Un tā, lai tur to spriedzi turētu. Jā. Un tā viena galvenā. Viņa pieiet pie Austrijas, Austrija sēž uz blakus. Un tagad ir tā pauze. Sāk saukt. Un tagad ir tā pauze. Un tā kamera stāv pie Austrijas. Un vienkārši burtiski 3-4 sekundes pirms nosaucas Latviju, mēs nosaucam mūsu pirmos, tā kamera pabiedās uz mūsu pusi un ieslēdzās lampiņa. Un tajā brīdī, es sapratu sekundi pirms visa tā bļāvieta, ka būs, un tad tas bija crazy. Un tad bija tāds, mēs to izdarījām, jo visas latviešu komunas un kopienas un es to visu sajūtu un tās vēstules redzēju un ar tiem cilvēkiem tikos un runājos. Un tas bija tā, mēs visi gājām tādā vienā lielā strīpā uz priekšu, apstājāmies, paklanījāmies, nogājām no skatuves un tikām finālā. Tāda bija tā sajūta. Un tas ir, tad atbildot uz tavu jautājumu, vai mainījies? Jā, tāpēc, ka es vēl jau vairāk pārliecinājos par to, ka mūsos tā sadošanās rokās, tas teiciens, ka visa pasaule sadodas, visa Latvija sadodas rokās. Tas ir kaut kas īpašs, jo lielvarām, lielajām tādām, ko es novēroju, tādām pārstāvjiem no lielām nācijām, tam 10 miljoni, viņiem nav tāda viņiem ir kaut kas savādāks. Viņiem droši vien ir kaut kā, pavisam savādāk, ko mēs nesapratīsim. Un viņi nesapratīs arī mūs, kā tas ir, kad, visi iziet ārā, sadodas rokās un nostājās no Tallinas līdz Viļņai. Ne. Un tas ir tāds, ko tikai mēs varam saprast. Un to arī ir jāglabā un jāsargā. Un tas ir tas mūsu spēks, tas ir tas mums, kas mums iedod to saucamo grūdienu tajos brīžos, kad ir grūti vai vienkārši spiež lejā. Tas bija, es neteiktu pa 180 grādiem nomainīts, bet tas vairāk, teiksim tā, ka izpratni par to, cik nozīme liela ir, kad viss sadodas rokās un mēs esam viena liela ģimene. Bingo. Tas ir kaut kas neaprakstāms. To arī jūs ar visu komandu pierādījāt to, ka bookmakeri kļūdās. Mūsu ielika pēdējā vietā. Jā. Mūsu ielika pēdējā vietā, un tā sajūta, es varu pastāstīt, kā tā sajūta bija. Lūdzu. Tā sajūta bija tāda, ka, protams, kad es apskatījos, un tad bija tā, skaidrs, te mums vairs nav ko zaudēt. Mums nav vairs tiksim vai netiksim, mēs netiksim. Tā kā visi ir noslējušies bookmakeri pret. Es pat nezinu, kā viņš darbojas. Man liekas, jo mazāk likmes liek, jo tu esi zemāk. Tik vienkārši man liekas, tas darbojas, tas bookmakeri princips. Labi, un komanda apkārt, un es redzu, ka viņi arī redz to, un viņi mēģina noslēpt to skumjo seju, bet viņiem nesanāk, jo es nolasu, un es saprotu, tas ir tā kā, mēs tev tagad ragaviņās uz mežu stumjam. Un es ļaujos tam. Labi, tad tā. Viss gaišu. Bet savukārt tas, ka ja nemaldos, Edgars teica, ka Bāliņš, ka tas bija pirmais precedents tāds, kad no pēdējās tu tiec iekšā. Un tie prieki un tās gaviles bija 10 000 reizes saldāks tajā brīdī. Ja mums būtu devuši, ka mēs tiksim un mēs tiktu, tad jau tur tā, bet tā, ka tev izslēdz visam ārā, tad tu ej un tā, reku mēs esam, pieņemiet mūs vai nepieņemiet. Un mūs pieņēma. Super. Ļoti iespaidīgi. Man nav nejausmas, kas tās ir par emocijām, bet pēc tava stāstītā es tikai varu iztēloties un mēģināt notvert to enerģiju, par ko tu stāsti. Un paldies par to, ka tu padalies. Man ir tāda sajūta, ka, un es pieļauju, ka es neesmu tāds vienīgais, ka tu esi tā kā
Latvijas mūzikā kā prāta vētra tikai viens cilvēks – solo. Tu esi fenomens. Un tas tā tik tiešām arī ir. Paldies. Tā ir patiesība. Fenomens. Jā, ņemot vērā to, gan par apbalvojumiem tur runājot, gan par skaitliskām izteiksmēm, kas notiek ar tavām dziesmām, ar videoklipiem. Katra dziesma ir hits, un tas tur arī paliek un iesēžas cilvēkiem prātos. Tu jau ne pirmo reizi par Daugavas stadionu, par arēnām runā un to arī izpildi, un tas arī notiek. Un tas ir, manuprāt, kaut kas fenomenāls, kas ne katram mūziķim izdodas. Vai tu pats esi sev nodefinējis, kas tas ir Dona fenomens? Es nedomāju par to tādā griezumā kā fenomens. Es vienkārši tu ej un dari to, kas tev patīk. Un ir grūtākas dienas, ir vieglākas dienas, bet tu vienkārši ej un dari. Jo, protams, atzinības un paldies vārdi, tie ir patīkami. Katram cilvēkam patīk, ka viņam pasaka paldies par to, ko viņš dara, vai tas, ko viņš dara, kādam kaut ko nozīmē. Tas pagodinājums ir milzīgs. Bet tas, ka ne sliktie vārdi un ne labie vārdi nevar tev ietekmēt, novirzīties no mērķa. Un tas mērķis ir koncerts, mērķis vai tur ir albums vai kas. Un tas ir tāds process vienkārši, tu uzliec to un tu ej un dari. Un neatkarīgi no tā, kas notiek apkārt. Tu vienkārši ej un to dari. Un tas ceļš jau, es neteiktu, ka ir baigi grūts un baigi viegls. Tas vienkārši prasa visu tavu dzīvi. Un, ja tu esi gatavs tam to veltīt, tad lielas lietas vai mazas lietas, vai vienalga, ar ko salīdzināms, vienmēr piepildās. Rezultāts vienmēr būs. Tikai vai pats būtu apmierināts ar to? Tas ir jautājums. Vai gribēsiet iet vēl tālāk, un kas tad ir tas dzinējspēks? Kāpēc tu to dari? Kāpēc? Mans tas dzinējspēks ir rakstīt un izdot dziesmas, un stāstīt tos stāstus, tāpēc, ka tas ir tas, ko es esmu visu bērnību redzējis. Tas manī ielikts no tā brīža, kad es redzēju pirmo reizi, kā tēvs spēlē ģitāru un stāsta caur dziesmām. Un viņš rauda, un viņš smējās, un viņš izmet kādu joku, tā detīdes spēlē. Un man tas bija tāds, tas ir kaut kas tāds, kas ir, es arī gribu tā darīt. Es arī gribu tā spēlēt ģitāru. Bet nevis tāds tā kā es gribu būt labāks, vai tur es gribu būt, apsteigt tur tēti ģitāru spēlēt. Tas vispār neiespējami būt. Ja viņš bērnībā ir gājis mandolīnu, spēlējis orķestrī, un tā roka viņam šausmīgi atkustējās, kad viņš spēlēja. Jā, bet tas ir tāds, es nezinu, ko lai es vēl citu darītu. Gan jau, ka darīt ko citu, es nezinu, tas jebkas varētu būt arī. Bet tas bija tāds loģisks salikums. Ja es tā skatos atpakaļ un domāju par to, kāpēc izvēlējos tieši šādu ceļu. Man liekas, ka arī acīm redzami ir, ka diezgan loģisks viss un forši ir salicies. Un tas iedod, un tā kļūst par tādu narkotiku. Un brīdis, kad īstenībā jau es jau daru to pašu, ko viņš darīja. Viņš spēlēja, viņam priekšā bija auditorija. Un es domāju, ka ja viņam priekšā būtu desmitiem tūkstoši, viņš darīja tieši to pašu, arī spēlēt.
Tikai būtu mikrofons un ģitāra būtu pieslēgta sistēmai. Bet tā sajūta koncertā un tā sajūta esot tajā mājas ballītē ir kaut kas, tur ir kaut kādas vienādības zīmes tajā visā. Jo tad, kad tu redzi, pieņemsim, ka tu dziedi dziesmu, tu nevari nodziedāt dziesmu, vienkārši aizlūst balss, jo tu redzi, ka cilvēki dziedot raud to, kur nezinu, konkrēto dziesmu, konkrēto stāstu. Un tad tu saplūst ar to cilvēku kopā, tu tā kā sajūti tā cilvēka pārdzīvojumu. Un tas ir tikai unikāls brīdis tajā momentā. Tas nav tāds brīdis, kas, nezinu, par kur tu domāsi visu, nezinu, atlikušo dzīvi. Bet tajā brīdī vienkārši izsāp to sāpi un ejam tālāk pie nākamās dziesmas, pie nākamā stāsta. Tā kā terapija. Ne? Sanāk. Tu pieminēji to, ka būšanu laimīgam ar to gala rezultātu, tā kā vai ar iznākumu. Vai tu jūties šobrīd tā, ka tu esi laimīgs ar to, ko tu redzi, kas ir tavā acu priekšā, ko tu esi jau piedzīvojis, vai vēl tā laime kaut kur jāroka? Ir piedzīvot ļoti burvīgi brīži, absolūti. Tādi, kā mēs pirmīt runājām par to lielo paklanīšanos Malmē un to kopības sajūtu un koncerti un ir arī visādas trakas ballītes un piedzīvojumi bijuši tādi, kas iespiež un paliek tev sirdī. Un tāda liela laime jau, kā teica, mūsu dižgars nemaz nav. Ir tādas mazas laimītes, kuras pēc tam savalkot kopā, tad tā, jā, bija labi. Un vai būs labi, tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, kas būs nākotnē. Bet tiekties pēc kaut kā, ka tā nākotnes lieta darīs mani laimīgu, tu jau padari sev nelaimīgu. Man liekas, ka tu jau padari tādu sev nelaimīgu. Jo tu tiecies pēc kaut kā, kas ir tur nākotnē. Un tas, ko es rīkojot koncertus, var sev tā pateikt, ar katru koncertu es vēl vairāk un vairāk tu saproti, ka tas, ko tu paredzi pirms tam, ir kaut kādas tehniskas lietas vai kaut kādas tādas, bet tādus emocionālos viļņus tādus, kas notiks tajā vakarā. Tu tā nevari teikt, mums būs tā. Mēs tur darīsim tieši to un dabūsim tādu rezultātu. Absolūti nē. Tas būs atkarīgs no tās dienas, kāda būs noskaņojums. Un visiem, kāds būs kolektīvais noskaņojums. Un tad no tā izriet, kāds būs tas emocionālais gandarījums tajā momentā un piedzīvojums. Un tas paliek nezināms, un to tu atstāji tādām, tā kā uzticies, tu nirsti, vai tu met bumbu savam tur, teiksim, komandas biedram, un tu tici, ka viņš noķers to bumbu. Tad uzticēšanās nākotnē, uzticēšanās tam vakaram. Jā. Un, protams, tu nevar sēdēt tur tā pīpa uz jumta un pīpēt, es jau būs labi, uzticēsimies, un pats kaut kā no sevis notiks. Nē, ir kaut kādas lietas, protams, kas ir jādara, un arī tās man patīk darīt. Tādas organizatoriskās lietas, tur, teiksim, nezinu, tur skatos būvniecību, tur skatīties un izstrādāt, tur saskaņot, tur, teiksim, pirotehnika, kāda būs tur, vai kādas būs gaismas, un kas būs tur, ko radīs ekrāni, un kā tas viss būs. Un tas ir interesanti, to vērot, kā tas viss to, bet to emocionālo tu nevar paredzēt. Tas notiek tajā vakarā, tur un tad. Tad vairāk esi tāds mirkļa baudītājs, nekā tāds nenormāli tur skatās nākotnē un overtinko par to. Es teiktu, ka 50 uz 50. 50 uz 50. Man arī ir tāda, tā
saucamā, kā varētu overthingot pateikt latviski? Pārdomāšana? Jā, pārāk liela domāšana. Pārāk liela domāšana. Jā. Kaut kā tā. Es arī tad teiktu, pārāk liela domāšana arī ir uz dažām lietām. Bet tad ar to jātiek galā, nav variantu. Ir kādreiz, kad te nomāc kaut kas tāds, tās domas, kas ir, kā tad būs nākotnē? Lai arī kas tas būtu vispār. Protams, tas jau iet pa slāņiem, kas saistās ar tevi, kas saistās varbūt ar tavu pilsētu, kas saistās ar valsti, tad kas saistās ar cilvēku kopumā. Tad ej un tiec cauri visādiem slāņiem. Pa katru tu domā savā posmā, savā laikā, savā brīdī, ko tu izlasi ziņās. Tad, protams, tā lielā domāšanas sniega bumba, ja tu ļauj vaļtam, tur var uzvelties kārtīgs kalns. Bet, kā saka, nākotni paredzēt mēs nevaram nekādu. Mēs varam nojaust, kas būs, un esam gatavi. Bet tas ir tāds, lielais nezināmais priekšā, kas arī varbūt rada šo interesi, nezinu. Tad, teiksim, attīstīties, lasīt, vai ne? Tur uzzināt kaut ko, apgūt kādas iemaņas, prasmes. Tur, teiksim, lasīt kartes, uzvilkt formas tārpu, piemēram. Tas iedod tādu, okay. Tas tagad jādara. Es atceros, teiksim, tādu pirmo saskarsmu ar jaunsardzi. Kad tas bija arī tāds vienojošais faktors. Tas bija, neteikšu, ka tas bija baigi tur stilīgi, bet tas, tādā mūsu komunā bija, mēs visi esam jaunsargi. Kas tur bijām, tā arī bija. Katram savu formu, katrs pucē zābakus, tīri šauteni un las karti un iet mācībās. Kā tu sevi dziedini? Daudz to dara caur mūziku. Vai arī tu izvēlies klausīties mūziku arī, kā viens no dziedināšanas tādiem elementiem? Mūzika, meditācija. Tā rūpēties par savu mentālo tādu mazliet līdzsvaru un mieru. Teikt, jā. Sports. Tur nokaut to ķermeni reizēm. Vienkārši. Ka tu nevari vairs pakustēties tā, kā tu gribētu, un tad tev vienkārši ķermenis pats vienkārši liekas, viņš atpūties tagad. Tad, kad ir tāda emocionālā saspringuma vai kaut kāda tur tāda, nezinu, vētra galvā. Tas palīdz vismaz man. Sports, jā. Jā, klausos mūziku, raudu, smējos. Viss ierastās lietas, kas palīdz. Ierastās. Vai ir kādas situācijas, kas parasti sakāpina tās emocijas? Es domāju, vai tas ir saistīts ar to profesionālo, teiksim, pirms lieliem notikumiem, kas ir lieli koncerti, tas pats redz Daugavas stadions arī tuvojas, vai tas arī ir tas, kas ietekmē kaut kādā ziņā to mentālo pasauli mazliet, negribas teikt negatīvi, bet tā, ka tas tevi sastresina kaut kur protams, mazliet. ietekmē. Tad tu sāc satraukties, sāk rādīties sapņi, tur, teiksim, sapņi par pirms koncertiem parasti kaut kādi 2 mēneši. Un tad tie sapņi, tur, teiksim, nezinu, koncerts notiek arēnā Rīga, bet visi ir aizgājuši uz Palādiju. Tāpēc, ka uzrakstīts uz plakāta bija nepareizi. Jā. Nākamā dienā tu sapņo, nezinu. Mikrofoni salikt uz skatuves, publika ir atnākusi, līdz sākam koncertu vārdu nav uzstīt.
nav saspraust mīķi iekšā. Nav. Un, vai visu laiku kaut kādi ļaunāki scenāriji, mazāk ļaunāki scenāriji tiek izspēlēti galvā un zemapziņā, un tad pamosties nosvīdis tur. Tā ir. Jo bailes ir nereāli ielas, kā tu skatos. Tā kā nereāli ielas. Vēl joprojām. Katru reizi, jā. Tāds ir. Un tas nevarētu teikt, ka ir palicis tās bailes vairāk vai mazāk. Tas stresa līmenis ir vienmēr identisks. Tas ir tikai, jā, tad, kad pirms kāpjam skatos, man ir savu tādu rituālu, tur tāds ēnu boks, vai tur, un tad sāk boksēties ar saviem džekiem. Un Mārcis vienmēr rodos skaidrs. Tagad mēs esam šajā fāzē. Viņi boksējās pretī. Ir tāda rituāla. Tā tas ir. Kaut kādā veidā tiec galā ar savām tam bailēm iekšējām. Kā tu pārvar to stresu un tajā brīdī. Bet tad man ir, pieņemsim, tur dzērieniņš, ko es dzeru tikai un vienīgi pirms koncerta. Bišķiņ. Ir savs dzērieniņš. Uztaisīts, jā? Mm-hmm. Un es atceros, kā tas bija, kad es uztaisīju to dzērieniņu. Es atceros, kad Covid sākās mājās un padzēros. Un momentāli bija stresa līmenis augšā. Wow. Konts, klītus, ķermenis, yeah. Jo tas ir tikai saistīts, tūlīt iziet uz skatuves tur 10 minūtes, pirms 15 minūtes. Mm-hmm. Un ķermenim uzreiz atmiņa, stress, bailes. Tur es vienkārši dzīvoklī. Viens pats, tur nav neviens, tur nav ne skatuves, tur nav ne publikas. Tur ir tikai tu esi viens pats. Bet tā kā tam Paulo sunim, tas refleks izstrādājās. Jā. Un vairs nekad tikai pirms koncerta. Jā. Iedomājamies situāciju. No. Ja tiešām tie vadi nav sastiepti. Vai man jau šķiet, ka tauta tev pilnīgi noteikti piedotu, vai tie apmeklētāji. Viņi noteikti nesaskatītu neko tādu. Jā, tieši to es arī gribēju jautāt. Jā, es vai... nepadotu, kas tas tāds, vārdi mums nav satīti. Bet tehniskas kļūdas notiek, un tas ir arī normāli. Jāmēģina, protams, tā, lai bez tādiem kāzusiem viss notiktu, jā, bet ir visur cilvēciskais faktors, un kāds kaut ko var, es pats tur varu netur izslēgt miķi vai ieslēgt netīšām. Tā kā tas notiek, un tas, es atceros, mums bija, piemēram, viens sapnis forši realizējās dzīvē, bija arēnā koncis, un es sāku pēdējo vēstuli spēlēt, jo tur ir tā. Un es vienkārši sajaucu tā, ka tur viss ir. Un es tā kā mazs bērns vienkārši aiztaisu acis. Man liekas, ka es esmu sapnī, bet es attaisu vaļā un es neesmu. Es esmu skatos. Vienā sekundē man liekas, varbūt šis ir sapnis, kad es līdz pamodīšos gultā. Bet es attaisīju acis vaļā un nē, un tur tomēr. Un es teicu, vai es varu sākt vēlreiz. Un bija tāda labsirdīga smieklu šalta tāda ar vēlējumu lūdzu. Jā. Un tad es sāku un sanācu. Tas bija mīļš brīdis. Tu jūties pieņemts tajā brīdī. Tu kļūdies, kas ir ok, kļūdīties. Nevienmēr, un vienmēr es visu laiku kļūdos. Bet tad, kad tu kļūdies, tiešām cilvēciski no sirds. Sāc vēlreiz. Jā. Šo es esmu manījis, jā, arī lieliem pasaules māksliniekiem. Adelei uz Hello pašā sākumā aizlūst balss. Viņa saka, wow, wait a minute. Sākam vēlreiz. Visi pasmējās, visi forši aplaudē gavilis un sāk vēlreiz. Un katrs esam cilvēks, es tā domāju, jā, mēdz gadīties tādi momenti. Man šķiet, ka tu esi tāds bišķiņa neaizskarams. Tikai un vienīgi labā šī vārda nozīmē. Tāds
mazliet nepieejams. Jā. Tu neesi pirmais, kurš leks ārā ar kaut kādu skaļu paziņojumu un viedokli, kaut kur nostāsies. Un tā. Tev noteikti ir savs viedoklis, bet man ir tāda sajūta, ka, teiksim, es tagad varu salīdzināt. Līdz Eirovīzijai posms bija. Tu biji tikai mūzikā iekšā. Mūzika, kad kaut kas nāk, tad tu esi šeit, tu radi, tu stāsti. Eirovīzija savukārt pēkšņi kaut kā uzzina sociālos tīklus. Tu ļoti daudz tur sāki parādīties. Bet es saprotu, kāpēc tas tā bija. Bet tik un tā, lai arī cik varbūt tevi kaut kur tur dzeltenā presa, kaut kur patirzātu, kaut kur tie sociālai tīkli vairāk pieslēgtos, mūzika, tu tik un tā spēji ļoti labi nosargāt savu privāto dzīvi, savu iekšējo to pasauli. Kā tev tas izdodas, vai tas ir sarežģīti, vai arī organiski, vai tu zini jau redzi no malas, kurā mirklī kāds kaut kur mēģinās kaut ko izvilkt ārā no tevis tikai virsraksta dēļ, un tu jau esi nosacīti tāds neaizslēdzies, bet ieturēts, teiksim tā. Tu ļoti labi nosargā savu privāto dzīvi. Man vienkārši nav ko pateikt par to. Jo tāpēc tā ir privātā dzīve. Tās ir tādas, tā ir tāda man maza saliņa. Nav jau nekas tur tāds. Kas tur tāds? Runāt par to, man liekas vienmēr, kāpēc par to būtu jārunā? Kāpēc? Man, piemēram, es nelasu citu cilvēku privātās dzīves. Teiksim, kā tas viņiem notiek, man tas vienkārši neinteresē. Un tad līdz ar ko tas tā organiski, man neinteresē, cik kurš pelna vai kas ar ko dzīvo kopā un cik ilgi. Tā ir tā cilvēka lieta. Mans prāts ir vairāk aizņemts un tā ikdiena ar to. Vienkārši tam varbūt neatliek laika vai nav interesi par to. Līdz ar ko diezgan organiski ir, es pat neatbildu uz jautājumu, man arī tādas nemaz neuzdod. Tur, teiksim. Un ja uzdod, es vienkārši, saprotu, es negribu par to runāt. Tam nav nekāda nozīme. Kāds man ir kājas izmērs, vai tur, teiksim, cik man kurpi pārmājās ir, vai cik bieži es mazgāju zeķes vai, nezinu, pērku jaunus džins. Kam tāda informācija? Vai ko tā informācija dos? Tāda, ja mēs viņu, teiksim, nezinu, ko tā informācija dod, zinot, cik Kristaps Porziņš tērē par zeķēm? Ko? Pateiks, teiksim, Kristaps tur tērē, nezinu, summu X. Ko mēs darām ar to? Būs mums ko parunāt, pasmieties, vai man tas neliekas saistoši vienkārši. Varbūt tāpēc. Tu arī nepublicē neko tādu izžīgi daudz no savas iekšējās pasaules. Es domāju, tieši privātā dzīve, ja kaut kas, nezinu, kaut vai uzspēlē golfu kaut kur. Tā cilvēki mēdz tur likt storijus, es tagad eju uz turieni, tad es uzspēlēju, tagad man ir šitāds rezultāts un tā tālāk. Tā ļoti, ļoti ieturēti tās visas gan lietas. jau, kad sanāks labs svings, tad es protams, jā, bet tu neesi tāds ikdienas, teiksim, sociālo tīklu. Atrādīt katru savu soli. Jā, man tas nav būtiski, jā. Teiksim, tas ir nogurdinoši. Tas ir nogurdinoši droši vien to darīt. Iedomājies. Ja tev būtu jāatrāda katrs tavs solis, uztaisīt eksperimentu, viņam gadu, katru dienu, katras 2 stundas tu posto storiju, piemēram. Tu vari iedomāties, cik tas būs nogurdinoši. Tu gaidīsi, ka tas gads beigsies, ka tu gribēsi vienkārši beidzot. Un tad iedot tādu brīvību. Nav visu laiku arī jāsaistē telefonā. Taču ir arī citas lietas, ko darīt. Var izlasīt kādu grāmatu, var nostīties kādu filmu.
Jo video rullīši ar 15-25 sekundēm, jā, es saprotu tā pievilcību un kā tas darbojas. Un tas ir, protams, atkarība raisoši. Bet tādā veidā mēs cepam smadzenes. Vienkārši fritējam. Tad tu tieši daudz arī nelieto sociālās tīklus ikdienā. Pēc iespējas mazāk. Sanāk jau, protams, ieiet un apstīties, kā iet, bet kaut kā periodiski. Un tagad arī pēdējā laikā es arī esmu tā mazliet pieklus, jo arī tu sagurst no tiem sociāliem. Tad es man tagad svarīgāk ir pasēdēt ierakstu studijā un vienkārši rakstīt un būt šeit, rakstīt to dziesmu. Es gribu pastrādāt, es gribu padzīvot ar to dziesmu tajā sajūtās. Un ja tas sociāls vai kāds cits no malas mēģina man izraut ārā to manu attiecību ar to dziesmu vai to procesu, es stāvēšu kā tāds sargs un neļaušu. Tā kā tikt iekšā tur. Ļaušu, lai tas process, kā tas iekšā manī notiek, tad tam ir tā jānotiek. Vienkārši, lai es dabūtu ārā to dziesmu. Tā tur vienkārši ir. Cits mehānismu tur nav. Un live storijā ieejot un stāstot, es tagad rakstu šitā, skatieties šitā, ko es spiežu. Tas varbūt kādam citam tas strādā, man tas nestrādā tā. Es tā nevaru. Kāds ir tavs screen times apmēram? Cik daudz telefonā sanāk pavadīt? Kāds 2 stundas. 2-3 stundas varbūt tādā aizņemtākā periodā. Kādu stundu, tad, kad ir klusums. Un citreiz pat arī vispār varbūt tikai ir dienas, kad es pat vienkārši tikai atbildu uz zvanu kādu. Kā tu liekas, no šī varētu uztaisīt rakstu? Kāds celtenais? Visi jau var uztaisīt. No jebkā var uztaisīt. Tikai vajag izdomu. Gan jau, ka visu kaut ko var, bet es saku, kāds tam mērķis. Par privātumu noslēdzot, vai Latvijā to ir viegli nosargāt? Ņemot vērā to mūsu apjomu, vispār geogrāfisko novietojumu, kādi cilvēki mēs esam un tā. Vai Latvijā uz tāda pasaules fona to ir viegli nosargāt, esot publiskai personai? Es nezinu, vai salīdzinājumā ar ko? Viegli vai grūti, ka tas ir salīdzinājumā ar ko grūti? Gan jau, ka var saukt, visas lielās pasaules valstis un tos. Teiksim, labi, tur tāda liela tirga. Vai tu gribētu būt Leonardo DiCaprio? Piemēram, vai tur, nezinu, Tigers Woods? Labs jautājums. Es ilgi domātu. Bet tā tev nāk līdz viss, ko viņi ir darījuši, lai sasniegtu, un arī viss, tu, piemēram, tu nevari aizbraukt ne uz vienu pasaules nostūrīti. Kad kāds tev neatpazīs. Vai tiešām tu to vēlēs? Mūsu platumgrādos ir ļoti vēl mierīgi. Mums tā ir, mēs esam pieklājīgi un netraucējam, neskrienam tā kā, teiksim, lielajās valstīs, tur, kad tur ir tev šausmīgi tas. Mēs tās saprotam, manuprāt, tās lietas viss. Mēs esam audzināti. Jā. Tu gribētu tā, lai? Es ne. Tiešām ne. Tas ir dūli. Tas ir baigi nežēlīgi par cilvēku kā tādu. Vai tu redzi sevi lielā ārzemju tirgu kā mākslinieku? Tu jau to dari, izdodot arī latviešu dziesmām zināmām angļu versijā, skaņdarbus. Vai tas ir ar tādu domu, lai
Skaidrs, ka tev ir auditorija, kas klausās. Auditorija pēc Eirovīzijas, kuri paliek, un tad, ja dziesma ir uzrakstīta tajā valodā, angliski, teiksim, tad kāpēc neizdot tādu, bet tas nav, tas vienkārši, tas notiek organiski. Un saņemt ziņas, ka, teiksim, tur Kostarikā vai kaut kur, vai kaut kādā Argentīnā vai kaut kur klausās. Iespējīgi. Feini, forši. Un tādā veidā, teiksim, vai kaut uz koncertu atlido tur no Dienviddakotas vai kad cilvēki brauc uz Latviju un viņi pēc tam stāsta par Latviju un mācās valodu tikai pateicoties dziesmām. Tas ir tāds jauks moments. Tas ir skaisti. Tas ir iespējīgi, man liekas. Un tā, latviešu valoda. Cilvēki klausās dziesmas latviešu valodā, ar kuriem viņiem nav vispār nekāda sakara. Pilnīgi nekāda sakara, jā. Un tas ir tāds, tas iedod tādu, tādu patīkamu sajūtu tajā ziņā, ka mūs sadzird, ka mūs... Šī podkāsta tāda galvenā doma ir maskas, kuras mēs mēdzam uzlikt. Varbūt mums to pieprasa mūsu izvēlētā profesija. Kaut kur mēs mēģinam iejusties kaut kādos tēlos, kaut kur to pieprasa sabiedrība. Mēs vēlamies iekļauties sabiedrībā, iespējams tādā veidā tikt pieņemti kaut kur. Cik ļoti tu ikdienā uzliec kaut kāda veida masku, lai arī kāda tā būtu? Kā saka, mums parasti ir 3 maskas. Vai 2, vai 3 vai 2 maskas. Viena ir ar ģimeni, un otra ir sabiedrībā. Un bez maskas tu redz tikai pats sevi. Maskas jau mums ir visiem. Kaut kādas pieklājības normas mums tur kaut kā ir jābūt, vai ne? Un tā, es neteiktu, vai tā ir tāda tā kā maska, vai es vairāk teiktu, ka tas ir tāds kaut kāds pieņemts. Mēs visi esam vienojušies, ka tā mēs darīsim. Un tā mēs darām. Mēs sakam labdien, mēs sakam labvakar vai labrīt. Un tā mēs darām. Vai tā ir maska? Es nezinu. Es domāju, ka tas ir tāds pieklājības modelis vienkārši. Un tad viņi iedalās. Bet noteikti es esmu savādāks tad, kad es sēžu pidžamā vai treniņbiksēs un runāju ar savu čompu telefonu, nekā es runāju šobrīd ar tevi. Noteikti. Un tur es neko nevaru izdarīt. Mēs katrs tāds esam. Un tu ar mani arī tagad runā un pieņemsim ar sev tuvu draugu vai, es nezinu, vai draudzeni, tu runā pavisam savādāk. Attiecīgajā momentā. Arī jāstāsta, kas ir noticis tajā dienā. Cik izbadējies tu esi. Arī tas pārbauda maskas. Biezumu. Jā. Un cik paēdis tu esi tajā brīdī. Ja tu esi paēdis un labi jūties un arī labs laiks, tu sāc mīlēt visu pasauli. Bet pēkšņi tev sāp zobs un tu esi izbadējies un tu neesi ēdis un neesi labi izgulējies, tev savots kakls ir, tev sāk visu ērcēt un tev kaitina. Tādi mēs esam vienkārši tādi. Kas tev kaitina? Sabiedrībā. Jā, teiksim, sabiedrībā tādi, labi, ne gluži sabiedrībā, bet teiksim, jā, tādi ārējie faktori, kas pārbauda tavu pacietību, teiksim. Tas var būt jebkas vienkārši, bet manā gadījumā tie ir sastrēgumi, teiksim. Kaitina, vienkārši kaitina. Ja es viņos trāpu iekšā, viss noskaņojums bišķiņi ir sabojāts noteikti. Droši vien arī tas pats sastrēgumi vai teiksim, pagriezienu neparāda.
Nepasaka paldies ar avārijas gaismā. Pareizi. Tas Ielaid, jā. ka mēs tā esam pieraduši. Ko tu man nepateici paldies? Taču varēja pateikt. Nu? Jā. Un es reiz skaļi smējos par, zinu ko? Pieķerot sevi skaļi sarunājoties ar citiem šoferiem. Jo viņi man nedzird. Jā. Nu, kur? Nu, brauc tad, nu, brauksi. Jā. Un nu, lūdzu. Jā, nu, teiksim. Un kāpēc tas tā notiek? Kas tur ir tāds? Kāpēc man ir jārunā? Jā, man taču neviens nedzird. Bet tā ir tāda, es pat neteiktu, ka kaitina, tā ir tāda reizēm lieta, kur es novēroju. Un tad es sāku pētīt, kāpēc tas tā ir. Un zinātnieki saka, vai tur, teiksim, es nezinu, vai tas ir zinātnisks pētījums veikts, kāpēc mēs, bet tāds skaidrojums varbūt vairāk. Tas skaidrojums varētu būt, ka tā spriedze ir milzīga, braucot pie stūres, neapzinātajā līmenī. Un tu esi mazliet tādā stresa stāvoklī, nepārtrauktā. Līdz ar ko tavas emocijas ir sakāpinātas. Un tāpēc tu pie katra sīkuma momentāli šauj ārā viss, kas ir uz mēles. Un to mēs visi darām. Un arī tie, kas saka, kas nedara, tie arī to dara. Un jaunvārdi rodas, vai vecie labie sen aizmirstie vārdi tiek visi pateikti, vai ne? Jā. Un tikai tādā veidā mēs tajā brīdī izlaižam ārā stresu. Un es atceros, piemēram, nesen braucu reāli pretī. Nepārtraukt līniju. Reāli, vienkārši izbrauc pretī. Un ātrums man bija normāli kā pa 100. Un kaut kā veiksmīgi salikās. Vienkārši. Protams, es nolamājos 9 stāvu mājas augstumā un bailes, un tas šoks bija. Kaut kādas 2-3 minūtes tur padzīvoju. Un es tā, viss ir mierīgi, tu turpini braukt, viss ir kārtībā. Džekam samisējās. Viss, pietiks. Cik ilgi vilkt to dusmu līdzi vai to baili. Izpūt ārā, ej tālāk. Viss. Tas ir beidzies, tā ir pagātne. Tas vairs nekad nebūs. Būs citi sūdi priekšā. Vai būs citi notikumi. Skaties, kā tu vēlēsi. Un viss. Un tas tā, jā, šis ir labs. Šo es pateikšu māsai. Māsa runājam parasti tādas lietas. Viņa ir terapeits, un tad viņa ir diezgan gudra šajos jautājumos, tad man palīdz. Viņa saka, malacīts. 2 minūtes, tas ir labi. Jā. Ir vēl kaut kādi gadījumi uz ceļa bijuši, kur tev bezmaz vai jāapstājas, lai attālpotos no šitā, kas tikko notika? Gan jau, ka jā. Es tur tā neturu tos gadījumus. Tas vienkārši nesen bija spilgts, man tā atmiņā palicis. Bet, gan jau. Īpaši Mocka brauc. Jā, to es arī gribēju jautāt. Īpaši Mocka brauc, jo mums tagad ir ziemas sezona, viss ir pieklus. Un tad nāk pavasars, protams, ka kāds grib skaļāks izpūtējs uzlikt vai ko, vai pagāst. Ārpus pilsētām var. Pilsētā tas tāds, priekš kam to vajag darīt. Es to skaistumu līdz galam nesaprotu. Bet, labi. Un tad ir tāds, ka, mēs aizmirstam. Kā šoferi, mašīnu šoferi aizmirst par to motobraucēju. Un tad nāk kampaņas atgādinām un tā tālāk. Tad motoskolā tas uzstādījums bija, es atceros, ko skolotājs Uģis teica. Viņš teica, katrs, tad, kad tu brauc ar moci, katrs ir tavs potenciālais iznīcinātājs. Katrs, kas tur ir, kas kustās un nekustās. Un tad tev iet, ka terminatoram priekšā visu laiku tu izstrādā visu laiku, kas tas bīstams. Tu paredzi to, ka tā mašīna bez pagrieziem līdz pavietosies kaut kur uz to. Un tā tas notiek reizēm nenotiek. Tur smagais tur pamainīs kaut kādas joslas. Un tev ir vienkārši visu laiku jāmūk prom. Tu tā šaudies.
galvā. Varbūt ne tur uz moču tā šaudies, bet tu tā galvā visu laiku. Tu esi tādā visu laiku paaugstināta stresa līmeņa stāvoklī. Jā. Un tu pats brauc emocijā? Jā, tāpēc es absolūti varu parakstīties zem šī 3 reizes ātrāk galvai un savam prātam tu lietas strādāt. Un plus Tādā tas stresa līmenis mašīnā tu sēdi, tu tā nebrauc mierīgi, ne? Tāpēc, ka tev ir apkārt viss sabūvēts, tur katra kļūda var būt liktenīgā. Taisnība. Pārslēdzoties atpakaļ uz mūziku. Ļoti daudz skaistas dziesmas no tevis. Dažādāko veidu. Šobrīd pa vidu vēl pat country kaut kas trāpās skaņās. Vai tev no visām tām, teiksim tā, lielajām dziesmām, nosauksim to tā, ir kaut kura dziesma, ar kuru tu vairs sevi vispār nesaisti? Jo noteikti ir kaut kāds iemesls, kāpēc tu raksti to dziesmu, jā, apakšā kaut kāds stāsts, vai ir kāda dziesma, kurai tas stāsts jau ir tik tāls un tik sen izdzīvots, ka tev vispār vairs nav asociācija ar to. Iespējams, tu jau esi atradis citu stāstu zem šīs dziesmas, varbūt šobrīd. Jā, katrai dziesmai savu stāsts un viens stāsts. Vismaz man, kad es dziedu, tad tur ir viens stāsts, nemainīgi. Viņš paliek. Vai ir kāda dziesma, kuru tu tagad izpildi? Varbūt Nē, pat nav tikai... tāds. Nav. Katra dziesma vienkārši, tas mans dzīves posms tajā brīdī tāds tas arī bija. Pieņemsim, es klausos dziesmu, ja es būtu vērš ierakstā, liekas, tas te varēja labāk to izdarīt, to. Bet nē, tas bija tajā laikā, tajā dienā labākais, ko es varēju izdarīt. Viss. Es pieņemu to un es tā vairāk par performanci. Savukārt par stāstu, es atceros, tur ir tas apakšā ir viss tas būvētais. Nē, es no tām mazām filmiņām es neatsakos. Es tā nevaru. Tad jāņem dziesma ārā. Ja tas stāsts sāk traucēt man vai ko, tad... Tādi baigie jautājumi tev. Tādi dziļi. Personiski. Dziļi personiski, es teiktu. Bet nē, atbildi droši vien, ka ir nē. Man patīk, pat nepatīk, es esmu saudzis ar viņiem. Tas ir tā kā tu dusmotos uz, nezinu, saviem radiniekiem. Viņi tev radinieki. Kādu dienu viņš tev var patikt, kādu dienu viņš tev var nepatikt. Viņš joprojām ir tas, kas viņš ir. Un tā dziesma ir. Viss, un tā ir daļa no tevis. Un vienu dienu tev tas var patikt, otru dienu tu vari to uztvert neitrāli, trešā dienā tev tas var besīt. Tad tā arī ir. Tad ko tagad, kad tas, kas viss kaitinās, to mēs ņemsim ārā? Nē. Tu pats, ka mēs, nezinu, visu laiku tādā eiforijā ap to, kas izraisa tikai patīkamas emocijas. Sāpes un skumjas ir arī emocijas. Un tās, es teiktu, izkrāso to glezni priekšā. Ja tikai viss būtu pozitīvi, super, hype, up un tā, varbūt tā arī var. Varbūt ir kāds, kas tā dzīvo. Es tā neredzu pasauli. Es arī redzu pasauli starp sirdsāpēm. Pasaulē es redzu skumjas un ilgas un ilgošanās. Un tad, kad tas tiek piedzīvots, tad es sajūtos dzīves. Dzīves. Tas iedod to tādu wow, to efektu. Un ka tam nav pat apraksts vai kaut kāds tur uzraksts. Tas vienkārši ir tā. Kā tu paskaidrotu cilvēkiem to, ka, piemēram, viņi ir ļoti saraduši, teiksim, ar kaut kādu konkrētu izpildījumu no mākslinieka, un tad pēkšņi viņš izlaiž kaut ko tādu, kas
teiksim, tavā gadījumā ir country stilā mūzika. Nekad iepriekš nav piedzīvots tāds. Tad viņiem liekas, kur ir vecais Dons, bla, 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 viss šis stāsts. Skaidrs, kāpēc arī pašam noteikti ir interesanti paeksperimentēt un tā. Bet bieži vien šādi gadās, un es atceros, ka Žanis Pavlovskis no grupas Olas man šo paskaidroja tā, ka ja, piemēram, šobrīd mēģinātu izlaist viņa dziesmas, kuras viņiem tur gāja pirms 10-15 gadiem, tāda paša tipa dziesmas, viņas pilnīgi noteikti pirmkārt neaizietu. Otrakārt, viņi nekādā veidā nevar sevi sasaistīt ar to, kas ir bijis. Tas bija tā laika kaut kāds stāsts, kuru viņi izdzīvoja, un viss tad tas likās svarīgi to izstāstīt. Ja? Šobrīd viņiem vispār vairāk nebūtu nedz emociju, nedz spējas pasniegt to dziesmu tā. Vai tev ir līdzīgi, kāpēc tu eksperimentē ar kaut kādiem jauniem skanējumiem, teiksim, savā mūzikā? Ir kaut kas, pieņemsim, tajā procesā, kad tu raksti, tu ar kaut ko gribi, kaut ko atrast. Un, sakrīt tās kārtas tādas, ka, kur tur, teiksim, vairāk uz country pusi, tad tur, teiksim, vairāk uz kaut kādu melodisko pusi tur vai dzīvo instrumentu skanējumu pusi vai par to, teiksim, tieši par to country es atceros, es vasarā nostājos filmu par Avicii un pavasarī gan. Un man tas stāsts, viņa tas trauslums un tas viņa tas ģeniālisms visā tajā, ko viņš darīja un kā viņš to darīja un kā viņš it kā to tā tik viegli darīja. Ja? Veidoja šīs dziesmas un veidoja šīs savu to skanējumu, to Avicii skanējumu. Kad tur tieši tas pats Kris Mārtins vai viņi visi meklēja un brauc pie viņa un viņš bija vienkārši nobijies un sevis meklējumos cilvēks, kurš beigās neizturēja to spiedienu. Un man viņš joprojām liekas viens no tādiem mūzikas industrijā, viens no tādiem lielākajiem virpuļu radītājiem, es tā teiktu, tā, kas pamainīja to visu pasaules mūzikas skanējumu. Saistīt tieši deju mūzikā vai saucamajā pop deju mūzikā. Tajā, kad tā deju mūzika ienāca arī tā kā populārajā vidē. Yeah. Un tad tajā brīdī, kad es biju Berlīnē ar Kīmu studijā, kurš ir no Zviedrijas, un es viņam stāstu, un es saku, pamēģinam šajā virzienā aiziet. Vienkārši kā es gribu to skanējumu par godu viņam. Tā kā laižam tajā virzienā. Un tam mēs ar tādu vieglu sirdi arī, tas nenotika uzreiz, tas notika tur 3. dienā. Es to pateicu 1. un tad mēs rakstījām pavisam kaut ko citu, atkal rakstījām pavisam kaut ko citu, un tajā 3. dienā vienkārši tas atnāca tā. Un viņš teica, re, kur ir tas, par ko mēs runājam 1. dienā. Es teicu, wow, jā, tas ir forši. Un tas notiek tā viegli tā. Bet ar tādu, tādā pakausī turi to sajūtu, ko tu gribi ielikt iekšā un kāpēc tu to gribi darīt. Un tas nav varbūt kaut kādā veidā, tur, teiksim, kad mēs sēžam, tagad apsēžamies tādā lokā, pelēka māja, pelēkās drēbēs ap stūri un domājam, ko izdarīt tādu, ko es vēl nekad neesmu darījis. Tā nenotiek. Tas vienkārši notiek dabiski tajā studijā top. Un, ja klausoties, tu saproti, tu identificējies ar to, tas ir tavs, ko tu gribi pateikt, kam tu to gribi pateikt. Tad notiek kustība tālāk, tad tiek ieraksts pabeigts un izdots. Un ja nenotiek šī saikne ar to gabalu, tad tas gabals netiek izdots. Tā vienkārši. Vai tu raksti mūziku vēl Latvijā arī? Es domāju, studijā. Jā, protams. Ja?
Jā, es vienkārši sapazinos arī tepat Latvijā esot brauc daudz tādu producentu un ar viņiem iepazīstoties, tu nodibini to saikni un brauc. Man tāreiz ir vieglāk aizbraukt pie viņiem. Tagad kur gan Jupis atbrauks tāds no Nīderlandes jauns talantīgs producents. Tad mēs ar viņu pastrādāsim Rīgā tepat, jā. 3 dienas jā, bija, kas mums vēl bija. Tagad atbrauc Kristofers atbrauc no Anglijas, pasēdējām, uzrakstījām dziesmu. Arī aizbrauc šo tad uz Berlīnu. Tagad jau man šķiet, ka vairs tā nav, ka tā lokācija kaut ko maina. Tur ir vairāk tā sinerģija. Nē, bet starp citu lokācija arī daudz ko dod. Piemēram, dziesmu tuvums mēs uzrakstījām zīmīgi atceros 19. jūnijas Raunā. Pie Mika Frišvelda tādā studijā kopā ar Rūdu mēs sēdējām. Un 3 dienas vai 4 dienas pirms tam man bija koncerts Salaspilī. Un es braucu mājās un notika tas kaut kāds tas slēdziens iekšēji. Es sajūtu to virzienu, kaut kas tur sāk likšķēt tajā virzienā. Sāk meklēt visu kaut kādas tas skaņas, kas tas tāds ir. Aizsūtīja Rūdim. Viņš saka, pamēģināsim tur. Un viss tas process ar tuvumu dzimšanu notika tajā brīdī pie stūras, braucot no koncerta mājās. Tas pirmais, tas klikts, tā, kaut kas tur tā saliekās, un viņš sāk būvēties. Un tāpēc tam mēs ar Rūdu sēdējām, un šausmīgi ātri notika tas. Kad tā kā pierakst, tur nebija nekādas tādas milzīgas tur sēdēšanas un domāšanas, ka citreiz notiek ar dziesmām, ka tu tā mēģini, tā paiet stundas, un šeit bija minūtes. Bet tas sagatavošanās posms pirms tam bija jau sācis notikt, tas gatavošanās posms. Un, protams, pēc tam tas process bija diezgan ilgs, tā skice, es runāju par skici kā to, pēc tam jau ir tad tas process, tad tu saudz ar to skanējumu, tad tu saudz ar to melodiju, un tagad tu to vēstījumu gribi ielikt iekšā. Vēstījumu savu stāstu, es tā teiktu, to stāstu iebūvēt iekšā. Kas pēc tam kļūst par kaut kādu vēstījumu no tavas dzīves. Jā, to dienu neaizmirsīšu. Tas bija tāds, es tā piefiksēju un novēroju no malas, kā viss tas tapa un aizgāja līdz augusta beigām, kad tā dziesma bija pabeigta. Augusta beigās. Vai pat mazliet vēlāk septembris sākums. Redzi, šeit ir tas fenomens, par ko es runāju pašā sākumā, tavs fenomens. Es atceros, ka tu atnāci uz Radio TV interviju pie mums ar šo skaņdarbu. Nekad dzīvē līdz tam brīdim un līdz arī šodienai, atskaņojot kāda mūziķa skaņdarbu tajā mirklī, Radio TV, kad ir viņš atnācis uz interviju, nav bijis tik daudz ziņu. Tas ir viens un tik daudz, tiešām ļoti daudz, neskaitām daudz ziņas, un visas ir tādas, kad tu esi aizskāris kaut kādu to dvēseles stīgu tam klausītājam. Tas ir fenomenāli. Es saku, neviens no iepriekš, vismaz es savā 6 gadu radio pieredzē, nekad neko tādu nebiju pieredzējis. Līdz ar to tas pirmkārt man kaut kādu emocionālo stīgu arī pašam aizskāra. Un arī es pēc tam vēl klausījos un skatījos, plus arī video pašam skaņdarbam tuvums. Es to katru reizi, man liekas, izdzīvoju mazliet citādāk to dziesmu un to stāstu, kas tur ir iekšā. Pats savu stāstu, redzot, tajā visā. Un skaidrs, ka tev pašam ir stāsts kaut kāds apakšā zem tās dziesmas. Bet kas ir tā esence tur, kas aizskar katru no šiem klausītājiem? Un arī tādus kungus, kurus liekas dzels svīri, un tāpat arī viņi nobirdina to asariņu. Kas ir tā esence? Es nezinu.
Es tiešām nezinu. Es nezinu, tas gabals, jā, tas ir tāds savu veidu tāda terapija pašam priekš sevis. Tāda tā kā mantra. Šo jautājumu es mēdzu pajautāt gandrīz vai katram, kas nāk viesos. Katrs atbild pilnīgi citādāk. Vai tu kaut kad baidies tikt aizmirsts? Mūs jau aizmirsīs, agri vai vēl, katru. It kā jā, bet ir tie ilgdzīvotāji šajā visā. Par mūziku tos var saukt un saukt. Mocards. Labi. Jā. Jā, noteikti tas nebūs Mocards, bet vienā brīdī tā dzīve beigsies. Un baidīties no tā, kas ir neizbēgams. Es pat nezinu, kā tas ir baidīties. Es neesmu tā domājis par pretējo aizmirstam. Tā kā būt neaizmirstam. Tas man nav tā. Tas dzinējspēks vai doma, par ko ikdienā domāt. Līdz ar ko man nav bailes vai jebkāda cita diskomforta sajūta par tādu statusu, būt aizmirstam vai neaizmirstam. Bet tu atstāji kaut ko aiz sevis, kas ir mūzika šajā gadījumā, un arī tos stāstus caur mūziku. Līdz ar tie dzīvos tādu savu dzīvi. Jā. Cik gara tā būs vai cik īsa, tas jau nav. Tas nav tāds. Es tagad stresošu par to, cik garš vai cik īss ir mūžs katrai dziesmai. Škam. Tā liekas tā. Pavēlt dedzināt nervus šūnas kaut kā. Bet mūsu latviešu mūzikas tāds mūžs kopumā nav tur nenormāli ilgs un liels. Un mēs atceramies arī tās senās dziesmas šobrīd. Jā, absolūti. Jā. Es ticu, ka tas vēl noteikti tāds. Es negribu to ielikt kaut kādos rāmjos un gadskaitļos šobrīd. Paņemam 50. gadus, 40. 30. gadus. Teiksim, vai brāļi laivinieki. Cik dziesmas tu zini? Labs jautājums, jā. Tas pat nav, tas ir pirms cik 20, 30 gadi bija brāļi laivinieki. Nezinu, tad jau es nezinu, kāda būs pasaule pēc 20 gadiem. Kur mēs būsim? Vai mēs būsim? Tā kā it's crazy, man. Kā tu redzi pasauli šobrīd? Ir kāds sasāpējies jautājums sabiedrībā tagad, par ko mēs vispār cepamies, iespējams, jā, par ko nevajadzētu absolūti cepties? Es neesmu tik gudrs, lai teiktu, par ko nevajadzētu cepties. Katrs izvēlas cepties par savu kaut kādu lietu. Un tad tā cepšanās ir nepieciešama tam cilvēkam, ja viņš izvēlas to darīt. Ir kaut kādas lietas, kas ir svarīgas, kas ir jāsargā, kas nenotiek tāpat vien. Un, teiksim, tā pati mūsu brīvība un mūsu valoda. Tās ir lietas, kas mums ir
ar tādu pietāti jāizturas un jāsargā. Tas ir tas, kas ir jādara. To, ko nevajadzētu darīt, es nezinu, ko nevajadzētu darīt. Varbūt tā viegliprātīgi neattiekties par to. Tad, liksim, parādīt to ar savu attieksmi, ar savu stāju. Kas tad mēs esam? Tā varētu teikt. Bet es neteiktu, ka mums ir kaut kādas problēmas Latvijā ar patriotismu. Absolūti nē. Man šķiet, ka mums diezgan veselīgs tas ir. Un pēdējā laika notikumi, kas notiek Latvijā, to pierāda. Kad tādos izšķirošajos brīžos mums patīk nolaist to līdz tādam izšķirošajiem brīžiem. Kad mēs tur tā, labi, un tad mēs iznākam un izdarām. Ja? Bet paļauties uz to, nevajadzētu to iedibināt kā tādu pašsaprotamu praksi, jo vienā brīdī pietrūksim varbūt. Un kāds paslinkos vai ko, un tad būs, un tad atkal saņemsimies un celsim. Tā mēs visu laiku darām. Šis ir ļoti labs raksturojums. Tiešām. Ja tā padomā, tā tik tiešām arī ir. Tā nolaižam tā, un tad hops iznākam, saņemamies. Jā. Ja tu nebūtu tāds viegls jautājums, ja tu nebūtu mūziķis, kas tu būtu? Jebkas. Vai tehnisks džeks, vai tomēr arī tāds? Varētu būt metinātājs. No. Vai pieņemsim basketbolists. Varētu. Tas nekas, ka man 1,81 m tagad droši vien es sāktu spēlēt 12 gados, varbūt es būtu izstiepies līdz 1,92 m. Un, ja es būtu karjeru beidzis jau sportists. Varētu būt, teiksim, nezinu, smaiļotājs vai kanoja airētājs. Bet vai tu esi strādājis kaut ko citu un darījis, izņemot mūziku? Kā algotu darbiņu, es domāju? Jā, es esmu bijis krāvējs tādās noliktavās. Tur māsas vīrs tur strādāja. Vasarā kaut kādu naudiņu vajadzēja nopelnīt mopēdam, benzīnam. Un tad tur pa 2 latu dienā, pa 3 latu dienā es krāvēju ārā 4 fūras. Diezgan lēts darbspēks, pareizi, ne? Jā. Tad gotiņi bija 2-latnieks. Jā. Un 3 fūras, labi, tie bija putaplāsti jākrāmē. Tas nebija tik smagi, bet ruberoji tie gan bija smagi. Kā tu to rullīt. Jā. Un, jā. Bet tad tas bija kad, 2000 pat gads kaut kur, teiksim, vai 99. vai 2000. gads. 2 lati tā bija liela nauda. Es varēju pieliet pilnu bāku benzīnu un braukt visu nedēļu. Tā kā, un vēl pāri palika. Jā. Tagad pa 2 eiro man šķiet 3 fūras izkrāmēt būtu ļoti lēts darbspēks šodienā. Pat kafija nesanāk vairs īsti. Tā tas ir. Kam tu tici? Kas priekš tevis ir augstāks spēks? Vai tu tici Dievam? Tu manifestē varbūt. Tu lasi horoskopus. Kas ir tas? Man liekas, ka mēs esam vienīgā valsts, vai tā, cik es esmu runājis, ko saka man, teiksim, ārzemju draugi, kas tic horoskopiem. Tā, nopietni. Es gan esmu saticis arī kādus amerikāņus, kas tic horoskopiem. Bet viņiem nav, tur, viņi pēc kaut kāda cita, tur, pēc kaut kādām tur kartēm lasa. Es ticu, bet es jūtu, ka ir tas tāds, es to nesaucu par spēku, es to tas mehānisms ir pārāk sarežģīts, lai tas būtu viss tā vienkārši. Varbūt ir tā vienkārši, bet man šķiet, ka nē. Mans prāts atkal saka, nē, nevar tā būt.
Nē, jo tu vairāk skaties dabā, jo tu saproti, wow. Apkārt kaut kur miljardiem kilometru tajā virzienā un miljardiem kilometru tajā virzienā un uz augšu, uz leju. Visur mēs ejam bojā uzreiz šādā paskatā. Bez skafandriem un bez raķetēm un bez kaut kādiem aizsargiem no tiem, nezinu, radioaktīvajiem viļņiem, kas tur nāk no tās zvaigznes vai no tās zvaigznes. Un šis ir tas vienīgais mazais pelēkais punktiņš, uz kuru mēs dzīvojam. Un apkārt visur. Un tepat mēs dalām visu. Un ir tāds video, ko es ik pa laikam noskatos, Kārls Sagan. Viņš tāds pirmais, kas astrofiziku tādu ievilka popkultūrā iekšā un gāja uz televīzijas šoviem, tur Amerikā un popularizēja, kas tad ir, stāstīja par kosmosu un par dabu kopumā. Un viņam tas ir tas Kārls Sagan, The Pale Blue Dot, tāds video. Tad linkā iemetīsim, lai paskatās. Sarunāšu pieliksim. Un viņš stāsta, jā, ka kur mēs esam. Jo tā pirmā fotogrāfija, ko viņi pagriez, tā, no tā viena tā palaistā pavadoņa nobildēja, teiksim, zemi, kur izskatījās kā maz zvaigznīte. Viņš teica, uz tās zemes esam mēs ar savām problēmām, ar robežām, ar piedzimšanām un bērēm, tur, teiksim, vai ar mieru un kāru, un viss tiekšanās pēc varas, un prieki, un bēdas, un ilgas, un skumjas. Un viss tā palēta, viss tā gāma, viss tas notiek šeit. Tas nav nekur kaut kur citur, tas notiek šeit. Un, jā. Man tas tā iedod tādu tā kā restarta pogu tajos brīžos, kad jau ir sakāpināts kaut kur. Kad tā, tāpat tu ej un dari, protams, un darbojies. Bet kā tu tā paskaties uz to visu kopumā? Un tas arī palīdz man izvērtēt, kas ir svarīgs tajā brīdī un kas varbūt nav tajā momentā tik svarīgs. Vai tic, ka mēs esam vienīgie vai neesam vienīgie šeit, visumā? Man liekas, ka nē. Man liekas, ka nē. Iedomājies, izstrādāsim vienkārši, pamēģināsim uzmodelēt scenāriju. Mēs esam Pienceļa galaktika, ja? Tāda apaļa, tāda smuka. Mēs esam šeit maliņā. Mēs esam 70,000 gadus no centra. Tas ir gaismas gadus, gadi. Tas ir vēl tālāk. Tas ir tā, ka, pieņemsim, mēs ieslēdzam bateriju lielu, teiksim, lukturīti, milzīgu lukturīti. Un tagad, kamēr tas lukturīti gaisma aizceļos līdz centram, paies 70,000 gadu. Tas būtu 7 reizes ilgāks posms kopš lauksaimniecības rašanās vispār uz planētas Zemi. Okay. Tātad, bet tas ir tikai viens virziens. Yeah. Tagad atpakaļ ir tieši tikpat. Tātad, ja tur centrā ir kaut kas piens jānopērk, tad ir daudz gadu, tas ir milzīgs attālums un atpakaļ. Okay. Tagad ejam tālāk, padomājam, kad mums sākās. Pieņemsim tāda industriālā revolūcija un tāda tehnoloģijas dzimšana. Pieņemsim, ieliksim, lai ir nopaļojami uz 150 gadiem. Tā. Tur, teiksim, radio un tā tālāk. Radio vilnas.
Ok, tie 150 gadi tikai. Bet tagad jau mēs esam izmērījuši šo 150 gadu laikā, kad 70,000 gaismas gadu ir mūsu galaktikas centrs, un tad ir miljardiem galaktikas vēl, un savstarpēji mums vēl tā, tas apjoms ir milzīgs, ko mēs ar prātu patiesībā nemaz nevaram tā aptvert. Nu, redz. Un tagad iedomājies, ka mēs tagad esam atklājuši, tur, piemēram, pirms kaut kāda gada, 2, 5 planētu vienu, uz kura varētu būt dzīvība. Nu, teiksim, mikroorganismi, vai tur varētu būt skābeklis un ūdens. Interesanti. Tātad ceļojums līdz tai planētai mums tur teiksim, 2000 gaismas gadu. Nu, ieks vien ir. Nu, tāds starp Jēzu Kristu un šodien. Tāds laika posms. Bams. Nu, labi. Nu, tad tagad padomājam vienkārši iespējamības variantus. Ka uz otru pusi, ja mēs esam šeit maliņā, šeit ir centrs, bet šajā pusē 70,000 gadus uz šo pusi ir vēl viena līdzīga planēta. Bet viņiem tikai tagad vai nu ir sācies industriālā attīstība, viņi ir 1. gadā, vai viņi ir 3000 gadus priekšā mums jau. Varbūt viņi 30,000 gadus priekšā mums jau. Tā planēta vienkārši ātrāk radās tur. Varbūt, un viņi jau zina, ka mēs tā esam. Nu, pieņemsim, viņi būs atlidojuši, viņi ieraudzīja, tur ir tāda saules sistēma. Tā, nu, kur ir viena ar vienu mēnesi. Mēnesim ir tumšā puse, kur mēs nekad neredzam. Viņi nekad neredzēs. Okay. Mēs aizmugurē varam uzlikt tur, teiksim, kameriņu, vienkārši, kas vēro visu laiku un dod mums informāciju par to, kas notiek tur. Un brauksim tikai tad, kad viņi būs pietiekami inteliģenti. Vai tad, kad viņi dzīvos mierā un saticībā. Tad mēs tikai atbrauksim un pateiksim bravo. Jā, maleči. Viss super. Un tagad mums ir atklāts nākamais līmenis un ejam nākamajā līmenī. Protams, tā viss ir fantāzija šobrīd. Nu, tas, ko mēs te buram. Vai tā ir realitāte vai fantāzija, es nezinu. Bet, nu, kāpēc, lai tā scenārijas nevarētu pastāvēt? Var. Bet par tādiem mēs varam runāt tikai tad, kad mums nav ko darīt. Sēžam krēslos un runājam visādas iespējamos scenārijas. Bet tad, kad tev sāpēs zobs un būs jāiet tīrīt kaut kāds kanāls, teiksim, tur plombi jāmaina vai kas, tad tas scenārijs tev būs pilnīgi vienalga vai tev kaut kādas tādas lietas, tev būs kad es ātrāk salabot savu zobu. Tā tas ir. Noslēgumā es tev gribu pajautāt ļoti vienkārši, bet tāpat laikā sarežģītu jautājumu. Kā nepazaudēt pašam sevi? Visā ikdienas skrējienā, mūsdienu tehnoloģiju pasaulē, mūsdienu skrējienā, kad uz katra soļa mums kāds kaut ko pieprasa un prasa un sagaida no mums kaut ko. Kā nepazaudēt pašam sevi? Turēties pie savām vērtībām. Un tās vērtības, kuras tu pats esi sev radījis, kuras tu pieņem, pēc kurām tu dzīvo. Viss. Ļoti vienkārši. Un tad tu izvēlies un esi pieklājīgs. Tu esi pieklājīgs. Tik vienkārši. Saklājiet gultu no rītā. Tu dzer kafiju? Es tev gribu uzdāvināt vienu mazu pateicības dāvaniņu. Es varu palūgt Džeki padot. Viena maza pateicības dāvaniņa par atnākšanu uz podcastu. Ar visu mūsu podcastu Atver muti logo kā krūzīte. Un ir tāda kafija ar nosaukumu Plūktais Lauris. Ar domu, lai tu dienu iesākot izdzert tasīti kafijas un noplūc savu tādu dienas Lauri uzvaru. Tā kā Laura lapa tev tā. Precīzi. Paldies tev liels, ka tu paciemojies. Paldies. Super. Mums Atver muti. Ideāli. Nu super, paldies liels. Ko tev novēlēt uz atvadām? Ko tev novēlēt uz atvadām? Nepazaudēt savas vērtības. Turēsimies pie savām vērtībām. Turēsimies. Kafiju. Precīzi.
turēsimies pie savām vērtībām. Dāmas un kungi, paldies par skatīšanos, paldies par klausīšanos, paldies Miro restorānam par paskaino vietu, kur būt un veidot šo podcastu. Paldies Volkswagen Latvija par atbalstu un paldies tev, Don, ka tu paviesojies pie mums, lai Paldies, ka paaicinājāt. labākais koncerts, kāds ir bijis līdz šim, tai 15. augustā. Tiekamies koncertā. Tiekamies.